Skatītāji, šodien mums būs ļoti īpašs laivs. Nebūs neviens viesis, būšu tikai es. Un, kas mums ir pirmā reize, tāds laivs, kad izejam uz sarunu ar jums un nevienu citu arī neuzaicinam. Un šis laivs ir īpašs sveiciens mūsu retrīta vizuālā un digitālā satura māksliniecei Santai, jo viņa pacietīgi uz to gaidīja visu janvāra mēnesi. Pagājušajā gadā plānojot jaunā gada darbus un arī kaut kādas stratēģijas, mēs vienojāmies, ka no janvāra sākuma katru piekdienu iziesim savā retrītas laivā un runāsim par kaut kādām lietām, kas ir aktuālas mums pašiem, ko mēs redzam no savas prizmas. Un man vajadzēja tieši visu janvāri, lai saņemtos un izietu šī laivā. Un kāpēc tāds laivs vispār notiek? Tad, kad mēs veidojām retrītu, tad bija daudz arī domas un idejas par to, ko mēs gribam tā kā no savas puses aizdot jums un mūsu skatītājiem, lasītājiem, klausītājiem. Un kaut kā ar laiku mēs ļoti daudz arī ļāvām runāt citiem, un daļa no retrītas funkcijas arī ir dot to atvērto platformu visiem, kas grib runāt par pašizaugsmes, garīgumu, holistiskas veselības tēmām, bet kaut kā mēs paši runājām mazāk, un tad pagājušajā gadā tiekoties arī ar Diānu Ņikitinu, jau slēgtā lekcijā, kas bija mūsu praktizētājiem domāta, viņa daudz stāstīja par to, ka lai skatītāji un klausītāji un vispār jebkurš, kam mēs darām savu darbu, mums uzticētos, mums jāveido ar šiem skatītājiem un klausītājiem ir kontakts un to var darīt tikai esot redzamiem, ka nevar visu laiku turpināt slēpties aiz zīmoliem un logo un tam līdzīgi. Un tad mēs pagājušajā gadā jau sākām ar šiem laiviem, kur mēs aicinām uz sarunu mūsu praktizētājus un citreiz arī kādu viesi no malas. Bet nāca gada beigas, un tad mēs arī sākām domāt par to, ka varbūt ir vajadzīgas arī kaut kādas reizes, kad mēs izējam un vienkārši dalamies ar kaut kādām lietām, kas iedvesmo mūs vai liekas mums svarīgi. Un tad likās, ko tad lai saka, it kā no vienas puses mēs tik daudz ko lasam, par daudz ko interesējamies, bet no otras puses mēs arī neesam nekādi eksperti kaut kādā konkrētā jomā. Un tāpēc šis laivs un arī turpmāk mūsu retrītas laivi, kas nebūs sarunas, būs tikai mūsu laivi, būs par jomām, kas aizrauj mani un mūs arī kā komandu. Man ļoti daudz tēmas, kas aizrauj, un tad, kad mums arī dažādi praktizētāji, un daudzreiz arī aicinu uz sarunām, un tad man tiešām ar katru ir ļoti interesanti, un es sajūtu to vēstījumu, un daudzējādā ziņā, vai dažreiz arī pilnībā tīri personīgi varu piekrist, bet man nekad nav bijis tā, ka mani ārkārtīgi pārņemtu tikai viena lieta, man patīk par to, un tad skatīties, kā tās lietas liekas kopā. Un tāpēc arī saprotu, ka tie laivi varētu būt par lietām, kuras es varbūt lasu, klausos, skatos no malas, un tad parasti man ir tā, ka man gribās izstāstīt visiem draugiem un tuvākajiem draugiem un ģimenēm. Man liekas, citreiz jau viņiem esmu apnikusi ar saviem podkastiem, ko es šēroju vai kaut kādām grāmatām. Tāpēc es ar šīm lietām dalīšos ar jums. Un pirmā lieta, ar ko es gribētu, pirmais laivs un arī, man liekas, tāda ļoti zīmīga sakritība, ka mēs tagad pārējām tajā ūdensvīra laikmetā ar Plutons pāriet lielā paudžu planēta, pāriet Plutons uz ūdensvīru, kas nāks arī droši vien ar daudz izmaiņām. Un pirmā lieta, par ko es šogad gribu parunāt, ir šī Brené Braunas grāmata Dare to Lead. No vienas puses šī grāmata ir domāta vadītājiem, ne tik daudz varbūt priekšniekiem, bet tiešām tādiem vadītājiem, kas ir kaut kādas domas, kustības, virzības līderi, bet tajā pašā laikā, principā, jebkurš mūsu praktizētājs, kas ir retrītas platformā, un droši vien arī jūs, mīļie klausītāji, lielā mērā jūs esiet kaut kādas idejas, pārliecību un domas virzītāji savā mazākā lokā.
Un tas, ko Brené Braune ir darījusi visu savu principā profesionālo karjeru, viņa ir Amerikas rakstniece un arī pētniece, viņa ir pētījusi kaunu. Un tagad viņa pēta arī emocionālo atvērtību. Un ar kaunu ir ļoti interesanti, jo man liekas, mēs visi kādreiz dzīvē esam piedzīvojuši kaunu, bet dziļāk pētot kaunu, viņa saprata, ka kauns ir bailes no, angliski tas saucās disconnection. Latviski varbūt man pat būtu uzreiz grūti atrast tādu labu vārdu, bet es mēģināju viņu tulkot un tas ir tā kā nebūt kontaktā, nebūt piederībā kādai grupai. Un tas var būt gan fiziski bailes tikt izstumtam no kaut kādiem lokiem, grupām, tik noraidītam, citreiz varbūt arī emocionāli pazemotam. Jūs visi droši vien esiet redzējuši kaut kādas situācijas, vai piedzīvojuši paši, vai būtu redzējuši kaut kādā pasākumā vai draugu vidū, kad kādreiz kādu cilvēku it kā uzaicina, viņš it kā ir klātesošs, bet tad tajās sarunās vai kaut kādās aktivitātēs viņu tā kā neiesaista un viņu arī tīri tā neatklāti izstumt un tās bailes tikt izstumta mums ir ārkārtīgi lielas, bet lai mēs sajustu to piederību, lai mēs būtu patiešām saistīti gan emocionāli, gan arī iedarētos kaut kādās grupās, mums ir jābūt redzamām, jālās, un paldies, šīs bailes tiešām ir instinktīvas. Un vienīgais veids, principā, ko ar viņām darīt, ir, lai mēs justu to piederību un būtu iekļauti, mums jābūt redzamiem. Un citreiz redzamiem nozīmē iziet šādā laivā vai uzstāties kaut kādas skatuves vai runāt kaut kādu kolektīvu vai kolēģu priekšā. Un citreiz būt redzamam nozīmē arī vienkārši pateikt kādam cilvēkam, es tevi mīlu vai tu man patīc un man gribētos ar tevi pavadīt laiku kopā. Un droši vien mēs arī dalamies, ir kādi cilvēki, kam vieglāk runāt ar daudziem cilvēkiem, bet ir grūtāk pateikt kaut ko ļoti personīgu aci pret aci kādam tuvam cilvēkam. Un citreiz ir tā, ka mums ļoti labi izdodas veidot kontaktu viens pret viens, bet runāt ar lielāku auditoriju grūtāk. Super Lāsma, ka tu pieminēji, ka tu ļoti pamani to arī bērnos, jo tas tiešām ir arī tas, par ko runā Brené Braune, kad lai mēs kaut kādā veidā tiktu galā ar to kaunu principā viņu tik galā tā pilnībā droši vien, ka nevar, bet lai mēs ar viņu varētu sadzīvot un sajust tās lietas, kas mūs patiešām dzīvē iedvesmo un kāpēc mēs visi dzīvojam, kas ir mīlestība, justies piederētam, just to connection un arī varbūt kaut ko dzīvē sasniegt, mums jākļūst ir emocionāli atvērtiem. Un šī grāmata tieši Dare to Lead ir par emocionālo ievainojamību vai atvērtību, angliski vulnerability. Un ļoti interesanti, jo tas jau, kā Lāsma jau pieminēja, ka šī ievainojamība, mums viņa visiem ir, bet jau agrā bērnībā mēs iemācāmies uzlikt viņai bruņas dažādos veidos. Tie var būt, es neko nejūtu, vai es kļūstu agresīvs, vai noslēdzos. Tas var būt doma, emociju, darbību dažādos veidos, bet principā bērniņš to izdara neapzināti. Tīri tāpēc, lai pasargātu sevi no kaut kādām sāpīgām vai tādām situācijām, kur viņš jūtās ļoti emocionāli atvērts vai ievainojams. Un tas ir tāds kā veids, kā mēs visi neapzināti it kā mēģinam izdzīvot, bet šīs bruņas mēs paņemam līdzi arī uz pieaugušo dzīvi, un mēs īstenībā viņus pat nepamanām un neapzināmies bieži vien. Un pieaugušā dzīvē mēs viņus arī kultivējam savā privātajā dzīvē, savā darba dzīvē, mēs viņus pārnesam atkal uz mūsu bērniem un uz kaut kādo tuvāko vidi. Viņas mūs pasargā it kā no vienas puses no tām nepatīkamajām situācijām, it kā nepatīkamajām, neērtajām situācijām, bet tajā pašā laikā viņas mums arī pasargā no tā, ka mēs patiešām varam sajusties tuvi kādam, ka mēs patiešām varam tā mīlēt atklāti un ar pilnu krūti. Un vienīgais veids, kā tikt galā ar tām bruņām, ir
ir atvērties un kļūt atkal emocionāli atvērtiem, atvērties un kļūt ievainojumiem, no kā mēs visvairāk bainamies. Un tā ievainojamība katram var būt sava, kā jau es arī teicu, ka vienam tas ir kaut kādos varbūt kolektīvākos, profesionālos un plašākā lokā, citam tas var būt arī kļūt ievainojumam, pavisam atveroties un uzticoties savam mīļākajam cilvēkam, savai ģimenei, vecākiem, bērniem, partnerim jau visbiežāk. Un, principā par tiem veidiem, kā mēs uzliekam bruņas, viņu ir ļoti daudz. Un Brené Brauna savā grāmatā raksta, ka tie ir, vai vismaz viņa ir izpētījusi, ka tie ir 16 veidi, bet šodien negribētu runāt par visiem 16. Ir 3 galvenās lietas, ko viņa min, un tās ir arī tās lietas, ko savos pētījumos ir arī atraduši un apstiprinājuši arī, un runā arī daudz citi autori, kas ir pētījuši šīs līdzīgās tēmas. Un pirmā lieta, kā mēs apbruņojamies, ir perfekcionisms un bailes no izgāšanās. Un tas jau arī ir principā tas iemesls, kāpēc es visu mēnesi nevarēju iziet šī laivā, jo man bija bailes izgāzties, man bija bailes, ka es nevarēšu visu pateikt tieši tik skaisti un skaidri, kā tas viss dzīvo manā galvā. Un nezinu, varbūt nebūs interesanti, varbūt nepatiks, varbūt, nezinu, visādi 100 miljonus varbūt. Un kas ir interesanti, ka perfekcionisms īstenībā jau pašā saknē ir tādi centieni nopelnīt citu atzinību. Tas nav par to, ka es tiešām gribu izdarīt vislabāk to lietu, tas ir, es gribu izdarīt tik labi, lai es varētu saņemt citu atzinību un apstiprinājumu, ka esmu foršs, labs, gudrs, veiksmīgs, skaists, nezinu, atkarībā kā kurā situācijā. Bet kas ir interesanti, ka viņa runā arī par to, ka principā perfekcionisms ir arī tieši tas, kas mums neļauj sasniegt vislabākos rezultātus, un viņš neved pie tādām izciliem sasniegumiem, viņš ved uz depresiju, veģetatīvo distoniju, trauksmi un tādiem ļoti nepatīkamiem stāvokļiem, kuros mēs šobrīd dzīvojam ārkārtīgi daudz, un droši vien arī šī pati vide, kur mēs tiekamies sociālā tīklī, lielā mērā ir arī vainojami un ietekmē to, kāpēc bieži vien mēs uzliekam tik kaut kādus augstus vai nesasniedzams standartus jau pašā sākumā. Un ar perfekcionismu droši vien mēs vairāk vai mazāk esam saskārušies arī visi savā dzīvē. Ja ne paši, tad mums noteikti apkārt ir bijis kāds cilvēks, kurš tāds ir, un ar to ir ļoti grūti, ne tikai mums pašiem, bet arī citiem. Un ir kaut kādas lietas, kur mums dažreiz liekas, ka, kas te tur? Kas te tur vienkārši ej un dari, bet tanī mirklī, tad, kad tu nonāc līdz tam iet un darīt pats, tad nemaz nav tik viegli. Un ir tā pirmā sajūta, kurai ir jāpārkāp pāri, un citreiz varbūt vēlreizīti, lai vispār mēs varētu sākt darīt tās jaunās lietas. Un Brené Brauna runā arī par tādu interesantu terminu kā arena players un cheap seats. Un tā kā tas būtu arēnas spēlētāji un lētās sēdvietas. Ir cilvēki, kas ir arēnas spēlētāji, kas riskē, kas mēģina, kas neskatās, un viņi tāpat baidās. Viņiem tāpat viss nesanāk ideāli, bet viņi ir tie, kas dara kaut kādas lietas drosmīgi, viņi kļūst redzami, viņi kaut ko piedāvā, kaut ko rāda, kaut ko pasniedz, kaut ko nes citiem. Tas var būt vienkārši arī kā kaut kāda radošs darbs, kā bloks, kā dziesmas, kā kaut kas cits, un viņi kļūst emocionāli atvērti, un tajā pašā laikā ar to viņi arī paliek ievainojami, bet viņi tomēr saņemās iziet un to savu būtību, savu autentisko es parādīt pasaulē. Un tad ir tie cheap seats, ar kuriem mēs droši vien visi zinām, ir pilns internets, kuri paši to nedara, viņi dzīvo bailēs, viņi zina par visiem visu vislabāk, viņi var nokomentēt, kā tur vajadzēja
nezinu, smukāk saģērbties, skaidrāk izteikties, bija pa lētu, bija pa dārgu, bija pa sarežģītu, tā nevajag, un beigās viss ir slikti jebkurā gadījumā, un tie ir cilvēki, kuri vienmēr būs, un kā uz viņiem skatīties. Brené Brown arī runā no savas pieredzes, cik viņai ir uzstājusies un saņēmusi pēc tam arī internetā kaut kādus ļoti sliktus komentārus un atsauksmes un raudājusi un pārdzīvojusi. Un tad sapratusi, ka vienīgais veids ir tiešām viņus neklausīties, kad izvēlēties sev dažus tuvos cilvēkus, kuros kādreiz, kad tev vajag padomu vai iedvesmu, vai arī pat kritiku, tu klausies, bet tie ir cilvēki, kuru viedokli to novērtē. Un visdrīzākais tie arī ir cilvēki, kuri paši ir gatavi sevi izlikt tajā arēnā un kļūt emocionāli atvērti un ievainojami. Un no tiem čīpsītes mēs nekādā veidā nevaram izvairīties, ja mēs gribam darīt jebko. Diemžēl tas internets ļauj ne tikai dalīties mums ar foršo, interesantu un iedvesmojošo, viņš arī atver tādu zināmā mērā bez seku iespēju visiem tiem, kas grib mest tos sapūšos tomātus, bet mēs no viņiem izvairīties nevaram. Un bailes tad ir arī tās, un tas perfekcionisms arī tas, kas mūs attur tā kā doties tajā arēnā. Un tas veids, kā Brené iesaka ar to mēģināt strādāt pašam ar sevi, ir iedrošināt tā kā veselīgu tiekšanos pēc sasniegumiem, sekot saviem mērķiem, sekot saviem sapņiem, bet darīt vienkārši, nevis darīt tikai tad, kad mēs to varam izdarīt visperfektāk, vislabāk, vai tad, kad mēs saņemam no visas pasaules atzinību, aplausus un iedrošinājumu doties, bet vienkārši darīt un darīt tik, cik labi mēs tanī mirklī varam, un dažreiz vienkārši labāk ir darīt, nekā gaidīt to perfekto mirkli, kurš nekad nepienāk, un tad nodzīvot to dzīvi, saprotot, ka mēs neesam piedzīvojuši to, ko mēs gribējām, mēs neesam sasnieguši to, ko mēs gribējām, mēs neesam izdarījuši varbūt neko, atkal angliski nāk tas vārds meaningful, bet nozīmīgu, jēgpilnu ne sev, ne citiem, un tad droši vien ir tāds ļoti sāpīgs tās pārdomas, ja mēs vienkārši, nezinu, katru rītu ceļamies, ejam, patērējam, bet neesam neko devuši tādā plašākā mērogā un būt iejūtīgiem pret sevi. Mēs daudz runājam, arī sabiedrībā daudz tiek runāts par to, ka mums jābūt iejūtīgākiem vienam pret otru, bet ļoti svarīgi arī, lai ar šo perfekcionismu mēs kaut kādā veidā varētu strādāt, ir būt iejūtīgiem pret sevi. Un tajās reizēs, kad nesanāca, tajās reizēs, kad sanāca stulbi, tajās reizēs, kad varēja labāk, ka mēs kaut ko aizmirsām, kad visam nepietika laika un resursu un enerģijas, tad vienkārši atļaut sev neizdarīt vislabāk, bet jebkurā gadījumā darīt un darīt atkal un tiešām būt maigiem pret sevi zināmā mērā. Tā ir pirmā lieta, par ko viņa runā. Otra ļoti svarīga lieta ir rīkoties no trūkuma domāšanas, kas mums arī ir latviešiem, man liekas, super populāri un droši vien, ka arī visiem, un šādā veidā rīkoties no trūkuma domāšanas, mēs palaižam garām kaut kādas iespējas, kas mums mēs viņas tā kā neizmantojam. Un viņai lielisks piemērs ir par kaut kādām reizēm, un īpaši, man liekas, latviešiem tā ir, kad notiek mūsu dzīvē kaut kas labs, vai mēs saņemam paaugstinājumu, vai ģimenē piesakās bērniņš, vai nezinu, varbūt tajos gadījumos, kad kāds kādu bildina, tad to vairāk mēs izsakam pasaulē. Jā, Santa, hei, es tev jau sākumā biju tribūti, ka tu visu mēnesi gaidīji šo laivu. Jā, un tās bailes, kad notiek kaut kas labs, tad mēs esam tajā vienā mirklī, kad ir, wow, es nezinu, es esmu tik laimīgs, tas ir tik superīgi, vai vislabākais, kas dzīvē noticis, vai es visu mūžu to esmu gaidījis. Un nākamajā mirklī ir, ka tik kaut kas slikts nenotiek. Tā kā, labi, visīgi nepārāk nesapriecājies, jo tūlīt būs kaut kas slikts. Un viņi ļoti forši to raksturo arī tie cilvēki, kam ir bērniņi. Man liekas, viņi to uzreiz ļoti, ļoti labi sajutīs, ir, ka īpaši tajos mirkļos, kad mēs noliekam mazos gulēt
un viņi aizmieg, un tādi guļ gultā mazi eņģelīši, un tu skaties, un tā sirds tik pilna, un liekas, vispār tas ir pasaulē vislabākais, kas varētu notikt. Nākamā doma ir tā kā sekundes simtaļā, nākamā doma tā, ka tikai viņiem kaut kas slikts nenotiek, un mums jau nāk scenāriji, kas ar viņiem varētu notikt, un pētījumos pierādās, ka vairāk nekā 90% tas tā ir, un ka tādā mirklī, kad mēs piedzīvojam kaut ko labu, saņemam jaunu darbu vai jaunu projektu, mēs tā kā priecājamies, svinam, un nākamajās 5 sekundēs mēs jau sākam domāt, tā nav sīk neko sapriecāties. Tur ir nesik veidi, kā izgāzties, tas būs sarežģīti, tas būs grūti, un tu vispār varbūt nemaz nemācies to izdarīt, un tagad nav laiks tagad priecāties, tagad ir laiks iespringt. Un man tas ir ārkārtīgi tipiski, un tas bija arī, man liekas, mums izcili bija arī, mums bija šī gada pirmais laivas rētītā, kur es šo superīgi piedzīvoju. Mums bija saruna ar Silviju Ābeli par GAPS uztura sistēmu vai tādu kā pieeju uzturam, un mums tas bija 2. janvāris, un pēc svētkiem bija pārsteidzoši daudz cilvēki, kas skatījās un klausījās un komentēja un uzdeva jautājumus. Un bez tā laiva man bija tāda sajūta, wow, šis gads ir tik superīgi iesācies, mums bija tik labs laivs, bija tik interesanti, un cilvēkiem patika, un tik daudz skatījās, un tik daudz komentēja. Un nākamā doma, un tā kā, ka ir iesācies, ka būs labs gads. Un nākamā doma, kas man nāk uzreiz prātā, ir tās viņa nesapriecējuši, tā bija sagadīšanās, tā ir tikai vienu reizi. un nav tagad īstais laiks priecāties, vienkārši ir jāiespringst, jāturpina, varētu būt labāk. Un kāpēc tas tā ir? Tā liekas, ka mēs esam visievainojamākie kaut kādās ārkārtīgi sarežģītās situācijās, bet Brenē runā arī par to, ka īstenībā prieks, tāds patiesas prieks, tā ir īstenībā visievainojamākā sajūta, kas var mums būt, tāpēc, ka vai tie ir tādi laimes mirkļi, jo mēs jau zinām, ka viņi neilgs mūžību, viņi ir pārējoši, viņi beigsies ātrāk vai ilgāk, un tad mēs labāk to izdarām paši ātrāk, nekā notiek kaut kas cits, kas mums atņem to prieku vai laimi. Tas ir diezgan crazy pieeja, bet mēs tiešām, es domāju, daudzi mēs tā dzīvojam, un atkal, ko ar to darīt? Viņi runā, ka pirmkārt priecāties un svinēt tad, kad tas notiek kaut kāda labāka lieta, vai piesakās tas bērniņš, mēs saņemam jaunu darbu, vai kaut kas ļoti labi aizgāja, izdevās, nezinu, mūsu pakalpojumu ļoti labi pērk vai nopirka, vai, nezinu, bija ļoti labas atsauksmes par kaut ko mēs darām, vienalga, kas tas mūsu dzīvē ir, vai tie kaut kādu sacensību rezultāti, ja kas cits viņus tā kā neatlikt to pateicību un atzīmēšanu uz vēlāku laiku, bet viņi tiešām svinēt un atzīmēt un pateikties tanī mirklī, kad tas notiek, un pateicību praktizēšana vispār ir arī viena no lietām, ko viņi atzīmē, kā mēs varam šo aburto loku lēnām pārtraukt, ka tanīs mirkļos, ka mēs ļoti baidamies, kad kaut kas notiks, mēs tā kā izbeidzam to prieku un labāk uzreiz iespringstam pārējiem atkal tādā stresiņā. Tad vienīgais veids, kā šo var dīlot, ir tiešām praktizēt tādus pateicības. Un trešā lieta, par ko es vispār šodien gribēju runāt, ir angliski arī tas saucās numbing. Latviski tas ir tā kā sastingums, nejūtība, kā vēl viens veids, kā mēs uzliekam bruņas, lai nebūtu emocionāli atvērti un ievainojami, ir šis numbing, šī sastingšana. Un, lai mēs nejustu, tur ir daudz dažādi veidi, un tagad es dažus nosaukšu, un jūs jau uzreiz variet iedomāties, kas ir jums vai kas ir bijis jums. Tur var būt alkohols, tur var būt darbs, tur var būt azartspēles, tur var būt narkotikas, tur var būt tabaka, tur var būt sociāltīkli, tur var būt porno, tur var būt ēšana, tur var būt ļoti daudzas lietas, kādā veidā mēs aiztaisam cietās sajūtas, kuras mēs negribam just, kuras ir sāpīgas, kuras ir bailīgas, kuras ir, nezinu, varbūt kaut kāds aizvainojums, mēs nespējām novilkt robežas, un daudzreiz liekas, ka, uz mani jau tas neatiecās, es tur iedzeru vīnu tikai varbūt piekdienas vakarā, un tur apēdu kūku un sociāltīklus, bet Brenē runā arī par to, pirmkārt arī par kaut vai to pašu iedzeršanu, ka mēs visi zinām, cik slikti ir visu dienu dzert un zinām tos, kas stāv vakarā
pirms 10 rindā vēl, lai paspētu nopirkt vēl pēdējo 2-litrīgu alus pudeli vai mazo blašķīti, bet kā tāds kaut kāds fine wine un tāds finam dzīvi pieeja, ka katru dienu vai katru otro dienu ir iemesls kaut ko pasanēt un iedzert, ir tikpat kaitīgs, bet daudz bīstamāk ir vēl, ka mēs šīs dažādos numbingu veidus, tās atkarības, mēs viņus kombinējam, un tad mēs bišķiņi iedzeram vienu glāzīti vīnu, tur kaut kā apēdam šokolādi, vēl pasēžam sociālos, tad noskatāmies vakaras seriālu, vēlreiz pasēžam sociālos, un it kā nekas nav daudz, lai būtu tā ļoti daudz, ka lec acīs, un tā jau tiešām kļūst par tādu atkarību, bet mēs dažādos veidos aiztaisam sevi ciet, un tad tos veidus sabalansējam tā, kā ārēji tas izskatās ļoti normāli un ļoti forši. Arī par šokolādi vai iedzēšanu vai ko viņa runā, ka tas jau nav par to, ko mēs darām, bet kāpēc mēs to darām. Ja mēs gribam apēst to šokolādi, jo, es nezinu, ir foršs noskaņojums un, nezinu, ir sajūta, ka gribās kaut ko garšīgi tanī mirklī vai tiešām nopirkt ļoti kvalitatīvu šokolādi un apēst kopā ar draugu vai kādu, tas ir ok, bet ja mēs apēdam vienkārši autopilotā, lai aiztaisītu kaut kādu sajūtu ciet, vai tas pats tieši ar alkoholu, ja tu gribi, es nezinu, esi sēdi terasē ar skatu uz jūru un gribi izdzert to glāzi vīna, jo tev ir atvaļinājums, tu viņu var izdzert, bet ja tev tā glāze, tu visu laiku meklē iemeslu, kāpēc varētu izdzert glāzi vīna, tad tur jau ir jādomā, un tie veidi mums ir visiem, un mēs visi to daram, tie nav viņi tur laukā, tur varbūt mēs varam nedzert, nepīpēt, nespēlēt azartspēles un vēl kaut ko, tie var būt sociāli, tas var būt darbs, kā mēs bēgam no savām sajūtām un savām īstajām problēmām. Un darbaholisms ir vēl viena lieta, kas ir sociāli ļoti pieņemams, bet ir tikpat liela atkarība. Bet mēs visi principā to daram. Viņi arī to saka, mēs visi to daram, we numb, tā kā mēs kļūstam nejūtīgi, mēs aiztaisim ciet tās lietas, ko mēs negribam just. Bet trakākais tajā visā ir, ka mēs jau nejūtam nevis tikai to, kas ir nepatīkami, vai kas ir sāpīgi, vai kas nav vērti. Ja mēs kļūstam nejūtīgi, mēs vienādi, tas ir tā kā, ja tu regulētu skaņu radio, tas ir vienādi, vai nu mēs uzgriežam visas emocijas uz pilno un mēs viņas jūtam, vai ja mēs viņas nomutējam, nogriežam to, ko mēs negribam just, mēs tikpat arī nejūtam prieku, laimi, mēs nevaram īsti atrast patiesu kontaktu, sajust citus un arī savus tos, savus partneri, bērnus, vecākus, nezinu, kas vēl mums tādā tuvākā lokā. Mēs nevaram patiešām sakonektēt, atrast to emocionālo saikni ar viņiem un nevaram just patiesu prieku, patiesu laimi. Mēs tā kā tanī mirklī mēs visi tā kā nogriežam žik un tad mēs dzīvojam tādā autopilotā, bet nekas nav līdz galam, un arī tāpēc ļoti svarīgi ir tās arī kaut kādas negatīvās lietas, ko mēs jūtam, viņas dot viņām vietu, ļaut viņas just un meklēt cēloņus, kāpēc tas mūs triggerē, vai kāpēc sāp, vai kāpēc ir aizvainojums, bet mēģināt to risināt, bet nevis aizgriež šīs sajūtas ciet vai ar sociāliem, vai ar ēdienu, vienalga, kas no mums kuram ir turāks. Un šī ir tāda trešā lieta, un tas, ko viņa runā, ko šīs gadījumos darīt, ir pirmkārt novilkt robežas, saprast, kur ir manas robežas, lai nav tik bieži tā sajūta, kad man ir nodarīts pāri, kad man sāp, ka mani neievēroja, ka mani aizvainoja, ka man atkal uzlika pat daudz kaut ko darīt, un kā tu neredz, ka man, piemēram, ļoti daudz darba, bet tiešām mācīties novilkt tās robežas, ko mēs arī jau no bērnības, principā, mēs viņas nesam varējuši uzlikt, un mēs arī tikām audzināt tādā veidā, ka vecāki un pieaugušie arī, tur nezinu, vienalga, kur skolotāji, visi viņi mācēja nospraust mūsu robežas, mēs paši netikām audzināti veidā, lai saprastu, kādas tad ir tās cieņpilnas un tādas veselīgas robežas attiecībā pret mums, un vēl viena lieta ir atrast tās lietas, kas mūs uzlādē un iedvesmo, un kā viņa arī paturināja par saviem piemēriem, ka tajās reizēs, ka viņai gribās tur atvērt vakarā leduskapi citreiz vai tur izēst lielo saldējumu vai apēst to šokolādi,
tas nav tas, ko viņai gribās, ka viņai varbūt ir kaut kāds stress vai trauksme vai kaut kas, un īstenībā viņai daudz veselīgāk būtu iziet paskriet vai pastaigāties vakarā svaigā gaisā. Un tiešām meklēt tās citas lietas, tos hobijus, tās citas lietas, kas mūs uzlādē, kas mums dod prieku būt dabā, kustēties, nezinu, spēlēt instrumentu, zīmēt vienalga ko, kas iedod nevis to ātro dopamīnu, to sociālo tīklu vai šokolādi vai vēl kaut ko tādu, bet atrast tās lietas, kas mums ir veselīgas un kas mūs uzlādē arī jēgpilni. Nu tā. Tas ir tās 3 lietas, par ko viņi runā, kas ir visbiežākie veidi, kā mēs sev uzliekam bruņas, lai mēs nejustu to, kas ir sāpīgi, kas nav vērti. Un uzliekot tās bruņas, mēs visi principā arī paši sev tā kā tik aiztaisam iespēju būt patiešām kontaktā ar kādu citu un būt kontaktā. Vienīgais veids ir būt redzamam, kā viņi saka, būt redzamam, un tas arī tas, ko mēs kā retrīts šogad apņemamies vairāk, nevis tikai jums rādīt bildes un likt rakstus un visādus arī smukus foršus vizuāļus, kas arī vajadzīgs, bet vairāk iet uz sarunām, ne tikai arī ar praktizētājiem, arī ar jums, dalīties ar to, kas ir svarīgi mums, kā mums veicās, kā mums jūtās, jo mēs jau arī nesam atrauti no dzīves un piedzīvojam principā tieši tādas pašas situācijas, kā jūs visikdienā. Un šī grāmata, Dare to Lead, es varbūt vēlreiz visiem parādīšu, viņa ir, man liekas, latviešu valodā nav iznākusi. Tā ir Brené Braunas grāmata, un es tiešām iesaku visiem, tas nav priekš uzņēmumu vadītājiem vai kaut kādu organizāciju vadītājiem, tas tiešām priekš visiem, kas arī strādā šī pašizaugsmes jomā vai kas interesējās par šīm tēmām, jo arī par šo runāt un runāt par to, kas mums ir svarīgi, par to, kas mums sāp, par to, kā var savādāk, var veselīgāk, var būt kontaktā vairāk ar sevi, ar citiem. Dažreiz tas prasa ļoti daudz drosmes, un tas arī prasa tādu zināmā mērā līderību, jo nevienmēr no apkārtējā vide mums ir ļoti atbalstoša. Protams, arvien vairāk rodās cilvēki, un vairāk cilvēki arī saprot to, par ko runājam mēs, par ko runā mūsu praktizētāji, kam arī sekojiet jūs visdrīzākais mūsu mīļie skatītāji un klausītāji šodien, bet daudzreiz ir tā, ka mēs varam justies vieni vai nesaprasti, un tad mēs gaidām, kad mūs kādreiz kāds sapratīs, bet dažreiz vienkārši mums pašiem vienkārši jāpieceļās, jāiztais no mugura un jāsāk runāt par tām tēmām, kas mums ir svarīgas, par to, kā mēs redzam pasauli, kā mēs redzam dzīvi, un tad jau lēnām arī atradīsies tie, kas mums pievelkās, bet kamēr mēs paši neesam redzami un neatveramies pasaulē, visdrīzākais tā pasaule arī neatvērsies mums. Nu tā, tas ir mūsu pirmais laivs no retrīts, pirmā saruna šodien ar jums. Es ceru, ka varbūt bija kaut kas tāds, kas arī jūs uzrunāja, jo arī, kā Brené Brauna raksta savā grāmatā, mēs neviens no tā neesam pasargāti, mēs visi to piedzīvojam, un šīs situācijas mums daudzreiz arī dzīvē atkārtojās, bet tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam arī sevi mainīt. Mēs varam mācīties un mainīt šos veidus, kā mēs komunicējam, tiešām arī radīt šo savādāko miedarbību. Tā kā paldies jums visiem mīļš, ka skatījāties, lai jums jaukas brīvdienas, un tiekamies jau februārī. Otrdien mums būs nākamais laivs, saruna, un uz tikšanos jaunadēļ. Atā!